Sveiciens, dārgie skatītāji! Auto podcasts Maucam ir atkal ar jums, epizode numur 38. Un kā ierasts Artūrs, Toms un šoreiz mums ciemos Kalvs Blūms. Labvakar! Labvakar! Čau! Es vienmēr noraksturoju viesus apmēram, kā man liekas, un kā skatītājus iepazīstināt ar viņiem. Ja nu kāds nezina, kas ir Kalvs Blūms, tad autosportists, uzņēmējs, rallija kustības Forever Classic radītājs. Vai ne? Kaut kā tā? Jā, piekrītu. Būs precīzi. Visiem apgalvojumiem piekrītu. Ideāli. Noteikti. Par visu šo mēs runāsim, kā jau ierasts, nedaudz vēlāk. Mēs sāksim ar pirmo jautājumu, kas mums ir visiem viesiem. Kalvi, kāds bija tavs pirmais automobīls? Pirmais automobīls man bija pirmais Žiguls. Tas droši vien nelegālos gados. Jā, nelegālos. Bet tajos legālajos gados pirmais automobīls bija gana prestižs 18-gadīgam džekam. Tas bija Subaru 25 RS. Atmosfēriskais. Jā, atmosfēriskais. Bet tur uzreiz jāpiebilst, ka iepriekšējās 2 vasaras ļoti cītīgi strādāja liekot bruģi. Tad sapelnīju gan daudz naudas. eBayā nopirku. Konteineru atceļoju. Tu pirmo mašīnu no ASV, jā? Kurš gads tas bija? Tas bija 2007. gads, 2008. gadā, 18 Tad gadus. eBay pirkt mašīnas, man liekas. Jā. Nu, tas bija tāds, es savā draugu aprindās nezinu, kurš vēl tā kā eBayā nopirkt mašīnu. Tā aizgāju reizi tur Ziemassvētkiem pie tēta brāļa ciemos. Mēs tur kaut ko viņš saka, viņš atradis internetā baigo Subaru, ka vajagot viņu tur nosolīt un ko. Es saku, es tur neko nemāku, bet man pa vasaru sapelnīts piķis, ko taču vajag. Un es tieši braucu skolu projām, Valmērā mācījos Videnē. Svētdienā braucu prom, piekdienā pakaļ. Es eju projām, es krustām, saku, man to jābrauc, nu tā kā nav laika, bet es pēc tam, es tētim saku, aizēju pie Agrunkuļa. Viņa brālis, es saku, viņš atradis Subaru, tu zini, man ir tas piķis, tur sanāk, sadara to lietu. Un es domāju, tas ir tāds, prikals, kāds eBays, kāds Subars, kā pēc cipariem sanāk, bet tas ir tālu. Es pa nedēļu aizmirsu par to stāstu. Es nebiju nopietni. Pēc 2 nedēļām man tas tēt brālis saka, mēs pasūtījām tev viņu. Okay. Es ceru, ka naudu nebija iztērējis. Nē. Tas bija tāds mērķis, ka tas bija mašīnai un interesanti bija. Kā viņš atnāca, cik ilgā laikā, kā tur sareģistrēt? Ja nemaldos 2-3 mēneši viņš atceļoja. Bija kaut kādas tās muitas darbības, tur jāveic, to man palīdzēja tētis sakārtot. Un, viņš bija atnāca tāds, kādu mēs viņu arī tur nosolījām. Bija tāds kā bildēs. Jā, viņš tur bija tāds bišķiņ apņurcīts, atnāca gaidīt tādu kārtīgu Ziemassvētku dāvanu. Ka pagāja kā 2-3 mēneši, tad vienu dienu atnāk zvans, kad ir ostā muitā ir tā mašīna, braucam skatīties, tur nevar sagaidīt, ieraugam, super. Un tad vēl kaut kāda naudiņa bija palikusies pāri, par kuru mēs viņu uztaisījām smuku baltu, tur diskus pats krāsoja, tur ņēmos, darījos, tur pirkstiem apdauzītiem tā tālāk tajā projām. Bet tas pirmais brīdis, kad izbraucu viņu ārā, aizbraucu skolas Valmieru, dienu pēc tam, kad noliku tiesības, bija tāds uz visu mūžu paliks atmiņā. Es tieši gribēju teikt, tas noteikti ir viena no labākajām, spilgtākajām jaunības atmiņām. Jā. Cik ilgi nobrauc ar viņu? Diezgan ilgi man fināls tā mašīnai bija tāds, ka man darba kolēģis viņu sasita. Tad es viņu ilgi cīnījos tur apdrošināšanām, kas tur ko mākslīgi taisījām, tirgus vērtību augstāku, tur ar ekspertīzēm tā tālāk, tā joprojām viņš tā avārijā tā kā vispār nebija vainīgs, bet pretī bija cilvēks, kurš mācīja pareizi izstāstīt, kas ko kā priekš policistiem, tas sākās ekspertīzes, un tad sapratu, ka man to mašīnu atmaksās tikai pa pusei, es to nebija mierā, tad izdomājām schēmu, pa cik viņas tirgu ļoti maz. Latvijā tikai viena tirgojās, aizbrauc pie tā džeka, kurš viņu tirgojas, saku, nevajag to polšu, ieliec to mašīnu 3 dārgākā, jo man tā vajag, viņš kā nekāda problēma. Tad pēkšņi tā tirgus vērtība viņam vairs nav 3000, bet 9000 Latvijā, un nākamā mašīna tuvākā tieši tā 25 RS ir mobilē, kas maksā 25 000, un tev es bišķi brīvāk jutos par to, ka man izmaksāja tikai pusi no mašīnas vērtības, kas bija vinētājs. Bet tur pa vidu starp sasišanai un viņas iegādēju vai tur grāmata.
Nu, es domāju, ka tur arī tu iespējams iemācies braukt. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Ar mazjaudīgu pilnpiedziņas mašīnu tu iemācies apgūt inertus spēkus, kurus tu tikai pilnveido. Un atceros to brīdi, kad tik pie turbo pilnpiedziņas mašīnas, tad jau pārējie turēties. Visi vārti vaļā. Jā. Jā, līdz turbo pilnpiedziņām pēc brītiņa tiksim. Mums ir pāris interesanti jaunumi autoindustrijas, kā ierasts vienmēr podkāstu sākumā. Un viens no tiem gan mums ik pa laikam podkāstos sērvēsts, jo beidz kaut kādas foršas mašīnas ražot. Mūsdienās neko vietā tur labu viņi netaisa. Tā vismaz mēdz būt. Un šobrīd tā, ka mums beidz ražot Alpine A110 šogad. Es nezinu, kā auto kādreiz es varbūt redzēju šādu mašīnu vai... Nu, godīgi, neesmu gan, nemelošu. Tas īstenībā foršs automobīls, viņam dzinējs ir aizmugurē, tad pa vidu. Viņš ir aizmugurējās piedziņas, 2-trīgs turbo, un viņš ļoti viegls. Viņš svēra, ja es nemaldos. Izklausās jautrs. Izklausās labs, viņš svēra, kur 1100 kg. 1100 kg, jā. Normāli, mūsdienas. 345 zirgspēki, jā? Nu, tas bija tai pēdējai versijai, bet, sākot no 250 līdz 300 viņam tur versijās bija, un priekš tā svara noteikti jautrība. Labs aparāts. Visi, kas ir izbraukuši, tom tas izbraucis. Jā. Kādas tev atmiņas ar Alpine A110? Ļoti feni. Mums bija Polijā, mums bija tāda neliela, tā bija kartiņa trasa, bet tāpat varēja izbraukt, un slapjš bija. Un līdz ar to viņš jau tā ir. Es pa savus neesmu braucis ar viņu, bet slapjā laikā viņš bija super jautrs automobīls. Tā kā, man ir žēl, ka viņš ir pazudis, jo viņš bija viens no retiem, kas ir tiešām tāds drivers kārs. Drivers kārs tāds svaru, jā. Īsā vēsture, tāds... atstāsts, lai mēs viņu palaistu, izvadītu, jā. Tu pirms, principā, 10 gadiem, 17. gadā ienāca viņš tirgu, iedvesmu, protams, bija no leģendārā A110 modeļa, kas bija 60. un 70. gados, kurš svēra 620 kg un bija sākotnē ar 50 zirgiem, beigās ar 80. Bet kas ir svarīgi, šī mašīna ir leģendāra, oriģināla Alpine A110, jo viņa 1973. gadā, kas bija pirmais oficiālais VRC gads, kad tas jau kļuva par pasaules čempionātu, viņi izcīnīja titulu. Šī mašīna tā oriģinālā. Ar 6 uzvaras viņiem bija tajā sezonā, Monte Carlo, tā skaitā Portugāla, Akropola un ražotāja tituls. Un tolaik braucēja titulu vēl nebija, tie kaut kad 77. sākās. Un tad Alpine ir viena no 13 ražotājiem, kas izcīnījuši pasaules rallija čempionātā titulu. Prestiži. Tad 40 gadus vēlāk viņi uztaisīja A1.8 turbo, ar DCT kārbu, vispārējo. 200 kg vieglāks par Porsche Cayman, kas bija viņu tā laika konkurents. Jā, diezgan līdzīgs. Ir formas, dzinējs aizmugurē. Tāpat filozofija. Tāpat filozofija, jā. Saražoja viņu 28,701 eksemplārā. Un vietā būs elektrisks automobils, kā jau mūsdienās tā notiek. Tiesa gan man šeit ir neliels pamatots aizdoms, ka tas auto varētu būt labs. Man ir vairāk. Bēdīgi ir tāpat. Bet viņš, plāns ir, ka viņš svērs 1400 kg, kas ir tikai 300 vairāk, un kas ir principā tikpat, cik svar iekšdedzes, tur Caimans apmēram, plus mīnus. Svara sadalījums viņam būs 40% priekšā 60 aizmugurē, tieši lai būtu tāpat kā ar iekšdedzes dzinēju. 2 dzinēju aizmugurē, 4 riteņu stūrēšana un soli, ka viņš būs elektroautoru vislabāko vadāmību, kāda jebkad esot bijusi. Un, kas interesanti, tur intervijā minēja, ka platforma ir tāda, ka principā viņi arī varētu ielikt iekšdedzi dzinēju. Ja tirgus prasīs... Izklausās pēc tāda backup varianta. Jā, backup variants. Tad ir tāds izveidots. Tad, ja likumi ļaus, ja tirgus gribēs, tad ir iespēja varbūt arī iekšdedzēji. Tā kā paldies Alpine A110, žēl, kad šo 10 gadu laikā viņa vērtība nav nokritusies vēl ar vienu. Žēl arī nekritīsies. Zem 50,000 eiro, jā. Okay. Viņš jauns maksājas tur 60 apmēram, plus mīnus. Un acīm redzot, kā mūsu iepriekšējā epizodē minēja, tad iespējams daudz kolekcionāru viņus vienkārši sapirkuši tur un netirgo. Redzēsim. Tāpēc, ja mēs uz ielām viņus neredzam, jo kolekcionāri sapirkās tur savās garāžās. Protams, un ražotājs izdomāja sačkarēt šo brīnišķīgo. jā. Es tikai dzīvē laikam esmu ārpus savu testu braucienu 2 redzējis.
Abas bija zilas, interesanti, ka tev bildē neviena nebija zila. Bet, Nu, tā bija viņa, es gribēju pamainīt bišķiņu. Okay, jā. Tikai viedoklis. Es godīgi nebiju šķiet redzējis. Viņi ļoti reti. Es, man liekas, Latvijā neesmu nevienu redzējis. Man liekas, bija viena, vai ne? Varbūt, bet es Rietumē Eiropā spārīt redzējis. Jā. Katrā ziņā paldies Alpīnā 110. Varbūt kādreiz nokritīsies vērtību un es varēšu viņu nopirkt. Turpinām tālāk. Jauns rekords es pamanīju. Tā kā Kalvas ir tāds ašs čalis, tad es atradu tādu rekordu arī ar ātrumu saistītu. Un mums ir tātad jauns rekords ar ūdeņraža darbinātu spēkratu. Jo līdz šim visi rekordi tika taisīti ar šiem jetiem, turbīnām. Un tas tad ir JCB hidromaks. Eskavators. Jā, ja mēs izdzirdam vārdu JCB, mums neliekās, ka tur kaut kas saistīts ar ātrumu rekordiem. Liels un zeltens. Liels un zeltens, jā. Šajā gadījumā viņš arī ir liels un zeltens, tikai bišķi citādāks, laiku bildīt, kāds viņš izskatās. Okay. Viņam tā tad ir 2 dzinēji, 2, kas attīsta katrs 800 zirgspēkus, attiecīgi kopā 1600 zirgspēku, viņam pilnpiedziņa ir un 0 emisijas viņš izdod, tā kā ļoti zaļš automobīls. Tas viss, protams, uzstādīts Bonnevils salas līdzenumā ASV, kur visi tie rekordi tiek stādīti. Uz Unguru ezeru to nevarētu izdarīt. Jums stāv kaut kur cēsīs kāds garš ezers, ne? Unguru ezers tieši ir tur. Ir tas, jā? Viņš nav viņš tik garš. Nav tik garš, Tur viņš bijis. Esmu iestripinām pa ezeru ar sniega mociju diezgan lielu ātrumu uz ezeru attīstījis. Tas bija cits temats. Mazākā 654 km. Jā, tas pie tās pirmās sadaļas, tas, kas bija 1906. gadā, tas ātrums tāds bija. Tas jā. Tātad, 654 km/h ir attīstīta, pilotēja Endijs Grīns, kas ir izbijis iznīcinātāja pilots Lielbritānijā. Viņam patīk pašiznīcināties, tā izklausās, jo tur baigē drosmē jābūt. Un viņš ir zemes, vai ne, tāda ātruma. Un viņš ir absolūtā rekorda turētājs, starp citu. Tas līdz tam mēs nonāksim. Un tad es tā padomāju, tad, ja 654 ar ūdeņradi, kāda tad vispār ir tā rekorda vēsture? Un, kā Alvis jau minēja, 1906. gadā pirmā mašīna, kas pārsniedz 200 km/h, tad 205 km/h vispār rekordu sāk fiksēt jau 1898. gadā. Kad, principā, baigi daudz mašīnu uz ielām nebija, bet cilvēki jau gribēja. Jau. Mums atļautais ātrums joprojām ir 90. Jā, iedomājies, viņi jau tad brauc uz 205. Kaut kur jau varam 110 arī. Varam atļauties 110 arī. Vasarā tikai, man liekas, bet jā. Nebija, man liekas, uz Čekaus, vai tu nevar 100? Visu caur gadu, jā? 120, 150. Es nezinu. 110 ir manus ceļiem braucot, ir 110. Mēs jau no Vidzemes, mēs zinām tikai... Braucot uz Ķekals šosei mūsējā 7 km. Autobāns 7 km brīvības. Man liekas, ka 120 bija. Bet, labi, varbūt kļūdos. Atgriežamies pagājušajā gadsimtā. Pagājušajā gadsimtā. 27. gadā jau tika pārsniegt 300 km/h. 32. gadā mēs pārsniedzām 400 km/h. Diezgan ātri tur tie ātrumi kāpa. 37. jau pār pa 500. Iedomājies, 37. gadā tas pirms... Kurš zina, kāds savs radara sistēmas bija, lai precīzi? Tu domā, viņš vienkārši ierakst 37. gadā, ka bija 500 un viss. Ok, tu netici rekordu šitiem te fiksētājiem. Tad 10 gadus vēlāk, vēl 47. 634 km/h. Tad kādu brīdi, ja tur visu laiku, tur pa pāris gadiem viss auga, kādu brīdi bija klusums, tad 64. gadā uzstādīja 648 km/h ar spēkratu, kurš bija pēdējais, kuram bija piedziņa uz riteņiem. Tad ar tādu dzinēju, pēc tam viņi palaida tās lielās turbo turbīnas un tad sākās vēl lielāk kāpumi. No 64. līdz 70. kad viņi izgudroja, ka varētu lidmašīnu dzinējus likt klāt, tad... Katru gadu tur tie rekordi kritas, tur neiedziļināšos, bet 70. gadā beigās uzstādīja 1001 km/h. Mēs tad jau sasniedzām pār 1000 km/h. Un iedomājies, tas arī ir pirms, gandrīz 60 gadiem. 54, jā, ja mēs būsim precīzi. Mēs jau, cilvēks spēja braukt 1000 km/h. Pāri Eiropai 3 stundās. Jā. Kā to vajag? Tālāk, nākamais 83. gadā bišķiņu uzaudzēja vēl uz 1149. Un, jā, bišķiņu pielikt klāt. Kas tur 140? Bāņa ātrums. Un tad atkal 14 gadus tur bija klusums, vai kaut ko viņi mēģināja un ķimerēja. Un 97. gadā tika uzstādīts gandrīz pirms 30 gadiem šis absolūtais rekords, kas vēl aizvien nav pārspēts. 1227 km/h. Es pareizi saprotu, tas viss ir pa zemi braucot? Jā. Daļai. Šādi izskatās tas, kurš uzstādīja 1227 km/h. Un attiecīgi,
pārsniedz gaismas ātrumu. Nē, skaņas ātrumu, sorry. Tagad man tūlīt visi fiziķi. Skaņas ātrumu, sorry, jā. Gaismas ātrums tur ir baigi tālu. Tad diezgan ātri, jā. Okay. Es ceru, ka mans tēvs neskatās šito, jo viņš ir fiziķis, un tad viņš man pausīm saprast. Artur. Tad skaņas ātrumu, jā, 97. gadā mēs ar šo burvīgo spēku pārsniedzām. Skati neizies ar viņu. Re, kur ir pilots. Endijs Baigi daudz ko var redzēt viņā, tur tā. Sēdi aizmugurē. Jā, principā tu sēdi otrajā sēdekļā. Bet tas bija tāds super cilvēks sasniegums. Es kaut kur dzirdēju, ka šobrīd atkal pēc 30 gadiem kaut ko domā un varbūt kaut kādu vēl pārsniegt rekordu. Bet, noteikti nevajadzētu jau pie šī apstāties ar to. Bet varbūt tas parāda, ka 97. gads bija tāds inženierijas pīķis. Evo 6 ir no tiem gadiem, vai ne? Jā, tu to tā savilki. Jā, nekas labāks kopš Evo 6. ļoti labi pārēj. Jā, nekas labāks, man liekas, nav radīts kopš 90. gadiem. Katrā ziņā tāda mums īsā ātruma rekordu vēsture. Jā, forši, ka ar ūdeņraža auto uzstādīja rekordu. Es nezinu, pat Latvijā, kur uzpildīt ūdeņradu. Ar ūdeņradu viņi spēja braukt tikpat ātri kā pirms 62 gadiem ar iekšdedzes dzinēju. Labs sasniegums. Super. Tālāk mums ir ātri vēl viens rekords. Tom, šito tu man atsūtīji. Tu vari pastāstīt, es kaut kāds faktus tur apkopoju, bet tad jā, tur ir cilvēki, ka Nissan Qashqai pamanījušies nobraukt 2000 km vienu bāku. Un bez elektrības. Bez lādēšanas. Tas ir, jā, neko neuzpildot, nelādējot, neko nedarot. Tas ir vienkārši kā iepild degvielu. Jā. Tāds ir viss, jo tas ir interesanti, ja vienmēr, kad runā par elektroauto, cik tā var nobraukt? Nē, pirmais jautājums. Jā, vai vienalga Dacia tur vienmēr lepojās, ka ar benzīnu un gāzi var nobraukt ar 1200. Qashqais vienkārši 2 štukas nobrauc. 55 litru bāka, jā. Jā, parasti 55 litru bāka. Tas viss notika Kolumbijā, no Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas līdz Karību jūrai. Foršs brauciens, pilsētas kalnu šosejas, tur esot bijis superīgi. Un sanāk, kad viņi tad nobrauc ar patēriņu 2,8 litrus 100 km. Oficiālajie dati, ko Qashqais un Nissan parāda, ir 4,3 līdz 4,5. Reāli ir 6. Jo tā kā es ar viņu braucu, es nesapratu, kā tur zem 5 varētu. Kā var 2,8 dabūt? Tāpēc, ka Bogotā noteikti to var. Baigi neuzticami izklausās. Acīm redzot var. Tas ir acīm redzot var. Ir daudzies, Tom, tu neesi. Zini, kā tev ir M2, tu nemāki braukt ekonomiski līdz ar to. Es ļoti cenšos, bet nemāku, jā. Katrā ziņā. Interesanti arī šī Qashqai tehnoloģija, protams, jo viņam ir tātad 1,5 litra benzīna dzinējs, droši vien ar turbo es pieņemu, kas darbojas kā ģenerators 190 zirgspēku elektrodzinējiem. Kā Oskaram, laikās, kādreiz bija. Jā, tieši tā kā Oskars brauc Dakāru. Tam arī bija Nissan V6, man liekas, jā? Es neatceros, varbūt. Man liekas, ka Nissan V6 bija, un te arī ir Nissan. Tad Nissans ir ļoti ekonomisks automobīls. Un kas ir tā labā ziņa, kad tu nezaudē uz to iekšdedzes dzinēju tos jaudas zudumu? Jā. Un tev ir sajūta kā ar elektroauto. Tad tev ir momentāns pātrinājums un viss pārējais. Un tas 1,7 tonu auto patērē 5 litrus 100 km, kas ir diezgan fenomenāls tomēr rādītājs, plus mīnus. Un šī pati tehnoloģija, es atceros, braucu Nissan X-Trail, Latvijas gada auto. Kas ir foršs auto. Jā, Latvijas gada auto 2024, Nissan X-Trail, viņam bija šī pati tehnoloģija, ļoti labs automobils, un es brīnos, kāpēc cilvēki viņu nepērk. Tā kā tā. Tas Nissan X-Trail ir, es bieži vien viņu pieminu, viņš ir viens no, protams, mans subjektīvs viedoklis, bet viens no tā pēdējā laika tiem, es atvainojos, no garlaicīgiem auto smukākais. Manā skatījumā. Viņš tāds kaut kā nezaudēja, jo tas mūsdienu mašīnas ir, ļoti bieži iznāk jauna mašīna, viņi varbūt ir moderna, aktuāla. Tas ir šis? Tas ir Qashqais. Nē, Qashqais. Es domāju, jā. Bet X-Trails ir bijis Viņa parādās, viņa ir aktuāla, ne mēnesi, pusgadu, gadu, un pēc tam, viņi zaudē savu to smukumu. X-Trails varētu būt viens no tiem, kas pretendētu uz to, ka viņš diezgan ilgi varētu izskatīties. Nenovecos. Jēdzīgs, jā. Jā. Tā kā Volvo dizaina. Jā, un viņam vēl laikmetīgi. Man tie hromi vēl patīk viņam. Un tāds, normāli. Tam nevēl, viņš bija Latvijas gada auto 2024. Jā. Tā kā tā. Labi no Piesvarīgākā, Artur. Piesvarīgākā no lēnajiem, no ātruma rekordiem uz patēriņu rekordiem uz kaut ko dabiskāku, uz ralliju. Lokāli Latvijā, protams, mums šī sadaļa, kur mēs parunāsim, varbūt tagad uzreiz ne par Latviju, bet Toms ir bijis, pirms kādu brītiņu jau, bet tāpat Igaunijas un Somijas VRC
Kaut tu esi bijis kādreiz uz šiem pasākumiem? Jā, Igaunijas VRC es esmu, labi, chronoloģiski Somijas VRC pirmoreiz bija 99. gadā, kad man bija 9 gadi, un kad es ieraudzīju vispār to īsto rallija burvību. Iemīlēju uzreiz. Jā, nu tur bija kosmos, joprojām ir. Tad Igaunijas VRC rallijā es esmu nodedzinājis mašīnu. Jā. Arī sasniegums. Jā, tā kā es esmu bijis abos. Tu esi bijis abos. Ok, sarunāts. Par to visu arī vēl bišķi parunāsim. Tom, kā tev gāja? Baiglam. Tāpēc, ka visiem, kam es stāstīju, ka braukšu šogad Somijā, nekad nebija bijis, visi saka, jā, malacis, šis ir pēdējais gads, tagad būs lēnas mašīnas, un tā liekas, ka šogad viss beidzies. Jā, tas narratīvs šobrīd ir tāds. Jā, un es nebiju bijis arī Somijā, un tad tas viss baigi labi saslēdzās, jo Igaunijā es esmu bijis reizes 5, un šogad biju, un tur tie ceļi, un viss jau atkārtojās tās vietas, kuras esmu, bet Somija, nu tas ir pilnīgs kosmos, visi tie ceļi, vienalga, vai tas ir dops, vai tas ir ceļš uz dopu, visi tie nepārredzamie trampolini, tas ir, nu, pilnīgs kosmos, es domāju, no braucēja tas prasa, tev vienmēr jāuzsās scenogramē, tas skaidrs, bet tur, man liekas, tev ir maksimāli jāuzsās tam visam. Tur nav varianti. Tur nav variantu. Mēs arī aizbraucām 3 dienas agrāk. Pirmo reizi redzēju atklāšanu ralliem, shakedown, es nekad nebiju to redzējis. Jā, tu biji laicīgi šoreiz, jā. Jā, un shakedowns vispār, tur bija tāds slavens tramplīns, man tagad aizmirstās, kur mašīnas nenormāli met gaisā. Finišā, jā? Jā, finišā, jā. Viņš bija kā shakedowns šoreiz. Un tas tik dīvaini, ka tur redz, piemēram, Sasks 5 reizes tur lec, Toyota tur 3 reizes lec, un tur tik daudz redzi VRC piesātināt īsā laikā, stundā 2. Tad tu iesaki visiem braukt uz shakedown? Jā, uz shakedownu tas ir super, jo viņiem ir ļoti īstas tas dopiņš, bet viņi brauc vairākas reizes. Tā kā, Somija man tagad ir noteikti numur 1. Redzējām vāku, redzējām visu sekšanas, visu redzējām, ko skatījās. Šogad bija grūti neredzēt vāku. Jā, tas gan, bet tie vāki atkal bija tādās vietās, kuras negaidītu viņus redzēt. Jā, tā ir protams. Bet, Kur vāku tu redzēji, Evans? Nē, tas bija VRC2. Otrā vieta man tagad piemirsās. Bet, Rompe Korhonens? Nē? Es tos uzvārdus no VRC2. Kaut kas no jauniešiem, man liekas, uzmet. Viņš skrēja pakaļ pirmajai vietai, viņi bija līdzīgi. Un, man liekas, Korhonens varētu. Viņš virvē, man liekas, skrēja pakaļ. Jā, bet Toyotiņi smuki uzmet un viss kārtībā. Bet jā, es biju dzirdējis, ka dažs labs tur teica jau, ka tā Somija ir pārāk ātra kļuvusi, jo šis bija ātrākais Somijas rallijs vispār. Tad es biju dzirdējis, ka arī mašīnas kļuvušas pārāk ātras tajā visā. Jo tās avārijas tiešām bija baisas. Dažas labas, tur labi, ka viss tā beidzās, kā beidzās, bet, Tās avārijas baisākas padara tās mašīnas specifikā. Viņi tagad ir, viņas ir apakšā tā kā bagīs, un tiklīdz viņš kaut kur pieskarās un sāk iet pa gaisu, tad, daudz iet pa gaisu. Tur tas saturs tāds, nav tāds kārtīgs metāls pārns, kā golfiņam aizmugurē, pieņemsim. Jā, mēs redzējām, ka Mārtiņš varēja aizbraukt ar to mašīnu. Izskatās dramatiskāk, varbūt nekā ir. Jo arī pēc tam es satiku tur kaut kāds vietējos latviešu fanus, un viņi jau necēja, ka Mārtiņš būs starta, bet es kvēl ticēju, un tas arī piepildījās, jo, man liekas, ja būrs ir kārtībā, tad viss būs kārtībā. Un tā arī, tā kā, tur vispār super. 10 no 10 brauks vēl, jā? 11 no 10 Somijā. Super. Tur tie ceļi ir... Man liekas, ka viņi ir izgudroti kaut kādā datorsimulācijā. Nekā var būt īstenībā. Jo kā tie cilvēki ikdienā viņiem rodas, bet nezinu. Man reiz bija pieredze, ka mēs bijām pirmo reizi 99. gadā, ka teica mūs aizved, mūs veda iekšā ātrumposmā, jo mašīnām parkings bija kaut kur stipri tālāk. Tālāk sākās meža ceļi, kur ar iebraukt tikai brauca 2 autobusi. Viens, aizved cilvēks brauc pakaļ. Viņi veda 7 kilometrus. Un tas autobusu šoferis noteikti bija makinējam kaut kāds brālēns ārprāts. Ja tu sēdi autobusā un tev ir diezgan kārtīgi bail, ko viņš izdarīs aiz tā trampolīna vai kā. Crazy sajūtas. It īpaši autobusā. Es saku ar autobusu. Jā, tā kā jā. Tu man esi pārdevis Somijas rallijas VRC. Jā, bet tev tagad būs jāpagaida, jo tagad būs lēnās mašīnas. Tās mašīnas tāpat izskatīsies ātri. Bet viss ir relatīvi. Tas tā kā tagad bija kā B grupa, tu viņu nokavēji. Viss. Nē, es Latvijas rallijā viņus redzēju, tā kā viss kārtībā pirms 2 gadiem. Nē, Latvijas rallijā ir. Labi, tad skatīsimies arī kāda mums VRC nākotnē būs, bet parunāsim. Būs interesanti. Būs interesanti. Paliks viss līdzīgāki. Noņems tās lielās, dārgās mašīnas. Un tad ir teorētiski arī tādām mašīnām, kas te dažiem labiem vai dažās labās komandās Latvijā ir ar tādām arī varēs izcīnīt pasaules čempionu titulu. Līdz to iespējas tā kā visiem. Jā, principā. Kas sportam kā tādam, šovam kā tādam nāk noteikti par labu. Es domāju, ka jā, viņiem arī jauns promoters, tā kā tie tur arī cīnīsies un darīsies un būs labi.
Kontekstā ar Somiju, Kalvi, tu arī bija Somijā pirms kāda brītiņa arī jau, bet video es esmu redzējis, visi droši vien ir redzējuši, varbūt tu esi stāstījis, varbūt ne, kas nesagāja, kas bija tajā pagriezienā. Tieši par to avāriju. Sakritā 4 kļūdu kopums. Okay. Mēs joprojām mācāmies kā ekipāža, kā komandas, kā pilots. Man tā lielā rallija pieredze skaitļu ziņā, viņa nav pārāk liela. Visiem liekas, ka tu esi mūžīgi jau šeit. Man pašam arī dažreiz tā liekas, ka es jau mūžīgi braucu, bet tie bijuši mini rallijas, es biju vienmēr līdz skatīties, atbalstīt tādā vai citādā veidā, bet tie starti un finiši, viņi nav tik daudz, ja mēs tur saskaitam kopā. Jā. Konkrētajā vietā, kas saka 4 kļūdu kopums, neparedzēja, ka iepriekšējais trampolīns atslogos. Tad ne gluži legs, bet atslogosies, izbuksēsies vai nebremzēsies konkrēti. Nebija piefiksēts stenogramā, kad pēc tā trampolīna uz to nākamo likumu bremzēšanās nedaudz kritumā. Stūrmans nedaudz vēl nolasīja. Un, kas bija 4. piemirsu. Tad, šīs te. Un stenogrammas kļūda, mana kļūda par to, ka metri varēja būt iespējams par 20 metriem mazāk. Es tur, man liekas, 130 nolasīju, tad varbūt 100 man būtu pa īsu. Es esmu par šo daudz pārmetuši. Es pēc tam skatījos caur to onboard, citas onboards, kā es citas vietas. Par tiem metriem, protams, vienmēr var diskutēt. Vienam tur būtu 30, kas būtu pilnīgi fine. Man tie ir 110 vai 130, tas ir man fine. Man visur viņi vienādi ir. Bet, teiksim tā, šīs 4 kļūdas, un droši vien, ja kāda viena no tām kļūdām izslēgtos, visticamāk, kad pasākums būtu izdevies. Būtu sagājis kaut kā, Jā, un bija vēl arī problēma ar to, kad, problēma situācija tajā brīdī, varbūt to tā video neredz vai kā, bet trampolīns, bija labais līkums, kā varēja, bet starp trampolīnu to labo līkumu, tā kā nedaudz pa kreisai aizgāja ceļš. Attiecīgi, es trampolīnā biju kreisai pusē, un, lai tā smuki ierakstītos labajā līkumā, it kā jau vispārējais, bet ja tas ceļš aiziet bišķiņ pa kreisi, esot augšā kalna galā, es uzreiz sapratu, ka būs sūdi, ko arī tur krievu valodā uzreiz ātri apstiprināja tā video redzot. Un tad 2 varianti. Vai es taisni bremzējos līdz līkumam, griežu iekšā līkumā, jau tad saprotu, ka pātri, tad automātiskas ārmalā, automātiskā avārija. Otru versiju mēs šķērsām, slīdēt, attiecīgajā brīdī ar jaudu mainīt mašīnas to kustības virzienu, un tā kā izvilkt varētu sajiet. Un kāpēc stāstīt to tikko, kur es atrados, un kad ceļoju pa kreisi, es atrodos pašā kreisajā maliņā, man ļoti tāds šaurs leņķis uztaisīja to sānslīdu iemetienu un to loģisko trajektoriju tādu slaidenāku, kas būtu atradies šajā pusē, un tāpat tās to mašīnu te iemetis, es varētu izmantot to bišķiņu to pa kreisi līkumu. Jā. Tad ārkārtīgi smalka varbūt fizika un matemātika, bet analizē to situāciju, šie visi faktori un protams, viens smuks akmens zālīte smaidi skatās virsū. Labi, ka viņš tāds slīps bija, tā kā uzmetiens, nevis taisnis kā sienta, varbūt tur būtu savādāks vidīgs. Es domāju, ka vidējiem rallija skatītājiem onboards likās interesanti, kas nesako ikdienā. Ja tas krievu vārds izskanēja ļoti ātri vēl pirms avārijas, un tas jau nozīmē, ka tu jau saprati, ka nebūs labi, bet vidēji skaidrs, ja tu nebūtu iesaucies, viņš domā, viss jau kārtībā, tu tur ej līkumā nesagāja beigās, bet tu to ļoti āgri saprati, ka nebūs. Es tieši tikko kā biju rallija workshopā pie Edgara, pie vadītāja runāties, tagad par to nerunāju, bet iepriekš viņš man pēc tās avārijas uzreiz prasīja, viņš pieredzējis, viņš pats ir braucis, viņš vadā vienu no Latvijas lielākajām mazajām komandām vai... Viena no lielākajām mazajām komandām. Jā, tā droši vien ir korekti teikt. Viņam ārkārtīgi liela pieredze, un tad viņš man prasīja, kā tu saprati tur tik ātri. Un, tas jautājums, ko es esmu daudz saņēmis. Pašiem viss ok, cik traki mašīnai? Pašiem, jau ok, pagājis labs laiks, bet pirmās 2 nedēļas bija diezgan izaicinošas. Bija aizmugurē salauzta riba, šeit 3 ribas bija dislokētas nepateikšu teikt, kā man fizioterapeits stāstīja. Iekšējie orgāni bija diezgan stipri sasisti, 2 nedēļas bija pagrūti elpot, kustēties. Bija tā, nepatīkami. Tad šī tad stiprākā avārija, kas ir bijusi. Jā, noteikti. Ar visu to, kad es
Atgādinājums visiem sportistiem un arī pielu braucošiem, kas prādzēties ārkārtīgi svarīgi. Un autosportā bieži vien tās traumas sportistiem ir no tā, ka nepiesprādzējās pārāk kārtīgi. Un tieši ar tām siksnēm, kas ir ap vidukli, tā mazajām, tad mums pa vidu tā vienījos, tās sānējās un augšējās. Un tieši tās mazās sānējās ir tā kā vissvarīgākās, pat svarīgākas nekā tās augšējās. Un ja tās ir vaļīgas, tad tev ķermenis pie trieciena krēslā dabū pakustēties, un tas rada tās traumas. Neskatoties to, ka es to vienmēr novelku tik stingri, ka man bieži vien ātrumposma vidū pie 10 km pašam sāk besīt, ka es tik stingri esmu piesprādzējies. Neskatoties ar visu to, es diezgan cītīgi apdozījos. Attiecīgi stūrmanim Raimondam mazāk sastumu, kaut kas, protams, ar plecs, kaut ko elkonis, bet nekas tāds. Tas par mums un mašīnu, lai arī neizskatījās it kā tik traki, tad kad pārdojam pāri ceļam otrās puses grāvī ar manas puses slieksni, atstāmies pret grāvi. Video izskatās, ka tur ir smuka melnzeme, bet tur ir, kā jau Somijā, ir akmeņi vai klintis apakšā. Un tajā brīdī tas sitiens bija visasākais, kas salocīja drošības karkasu, pedāļus sastūmā tuvāk vienotram. Un tad visu to kreiso pusīt, visu tā piestūma klāt. Pēc tam jau es nezinu, kurā brīdī arī augšā nedaudz karkas tika bojāts. Tā kā mašīna, pat mašīna pats karkas diezgan cieta, bet visi pārējie mezgli, kas brīnumainā kārtā. Pirmais, ko es izkāpu ārā no mašīnas, es skatos, kas ar amīšiem. Tas ir dārgs elements, jā. Jā, dārgs elements. Man ārkārtīgi patīk, kā viņi ir uzbūvēti. Iepriekšējie mašīnas saimnieki tur bija pacentušies, un tad man tādā jūtīgi liedzreiz skatos un liekas tā. Izskatās, ka 2,5 ir palikuši aizmugurē veseli, priekšējais labais, kreisais toķi čupā. Pēc tam, atgāja ko sākām skatīties, izrādās visam īšu veseli. Tiem jau Igaunijā jau paspējām uzbraukt, jā. Labi, kā tev, fiziski viens, bet mentāli pēc tādas avārijas atkal kāp mašīnā un... Nezinu, nekāda problēma. Jā, es arī tā kā par to iedomājos vienu brīdi, bet sanāca diezgan ātri iesaisties atkal mašīnā un ar to it kā... Varbūt jau ātrāk iesēž, jau labāk. Tāda ir tā teorija, bet es domāju, katram individuāli. Labi, parunājam par aktuālo. Man gribās parunāt arī par tavu ceļu līdz šim visam. Jā. Un tāds neliels ieskats vēsturē, kā tu no mini-rallija uz rallija, sprint uz rallija un šiem šoviem. Un es esmu nedaudz pagājis, paskatījies, forša mājaslapa EVRC ir burvīga mājaslapa, kur iesakam, kur var atrast visus rezultātus. Un... tad tas sākums bija tāds epizodisks starp 13 un 18 gadu. Ik pa laikam kaut ko uzbrauc, kaut ko nebrauc, kaut ko uzbrauc. Kā toreiz tas viss bija? Ar tādām dugotajām, sporta mašīnām, labi, mini-rallijas nebija dugota mašīna, bet skatīsim to par diezgan lielo sportu. Tad pirmais rallijs bija ar brāļa Honda Civic Type R. Tajā laikam, kad bija pasties 13. gadā. 13. vai 14. vai kaut kas uzbraucām Ziemas rallija kolēģi Jurģi kopā. Pēc tam bija pauze. Tad bija tas brīdis tā chronoloģiski, kad man to ielas Subaru man kolēģis sagandēja. Es dabūju to apdrošināšanas naudu un kaut kas jādara. Gluži, tad vēl jauns vecums un tas benzīns ir asinīs, gribās kaut ko dusmīgu. Un tad bija moments, kad gandrīz nopirku Nissanu 200 SX, tad es droši vien tagad brauktu driftā. Visdrīzākais. Jā, visticamāk. Bet tad bija tā, kad kaut kā tā nauda bija no tā Subaru. Es kolēģim Jurģim saku, cits čoms tirgo Evo 6. Es saku, Marek, kur ir pusīte? Mums ir otra pusīte. Viņš saka, ir, pērkam, nopirkām uz pusēm. Sākām braukt ar to mašīnu mini-rallijas visādus sprintus, kaut ko. Bet tas bija bez dugām sastāvā? Jā, sākumā bez dugām. Jā. Tad mēs viņu kopīgi uzbūvējam par rallija mašīnu. Tur tā ilgi pa gadiem ielikām viņā dugas. Un paralēli tam, vai paralēli kam, vai tā, ka viņi bija gatavi, tad mēs ik pa brīdim uzbraucām kādu ralliju. Vienreiz viņš pie stūras, otrais es, tā arī mums bija tā kā norunāts, bet, skaidrs, ka mēs viens otrā ar gariem zobiem bišķi skatījāmies, jo abiem jau pa tām kreisām durīm patīk, jā, bet, norun. Tad nāca laika to, kad, sastrādājām to rocību lielāku vai kā, iegādājos sev ielas
Evo, to pelēko. 10. Nē, tas bija tehniski 8. Okay. Ko minirālī nobrauc 4 sezonas. Pareizi, tā viņš bija, jā. 8. Jā, tur tajā pirmajā sezonā tur kaut ko, 2, 3, 4 tā cītīgāk, tad 2 gados izdevās izcīnīt čempionu titulu. Un paralēli mums tā rallija mašīna tā, kas uz pusēm, ar to mēs tur kaut kad dalījāmies, kaut kad braucām, kaut kad nē. Tad viņi tā visu laiku stāv, apmēram stūrī skatās uz mums abiem, bet mēs tur nevaram saprast, kurš brauks, kurš nebrauks. Apmēram, labi, tad apmēram nebraucam, katrs savie tur minirallī. Jā. Tāds tas sākums, jā. Minirallis, jā, tu minēji 19. 21. gads, tur tā konkurence jums bija diezgan spēcīga. Man liekas, ka tas ātrums, ko uz tu Ločmels un kā bija? Kaucis, Rolands. Jā, tas bija vēl puikas, bet tiem mēs kā tu atceries tos minirāli gadus? Principā konkurence fenomenāla, vai ne? Konkurence fenomenāla, izaugsma fenomenāla, kā jau vēsturiski paskatoties arī citos sportveidos, kaut arī tagad VRC atkal iet tādu lielu riteni savā laikā, visi izauga līdz B grupai, baigi ātri, visu tur nogriez nost, tā kā lēnītēm. Tagad mums bija, joprojām ir otrā B grupa, kā es to saku, viņā saka, viņi nogriezīs nost, tā kā lies kaut kāds ceļš, kurš tajā ritenī sākumā ielic iekšā, tas ar to aug kopā un ir spējīgs būt konkurētspējīgs. Jā, tātad tā minirālijā tas tāds bija traks laiks, pozitīvā ziņā, gan sportiskajā ziņā, gan tad mēs bijām jaunāki un trakāki, un tas katrs minirālijs bija kā balīte, pirms minirālī, pēc minirālī, tiešām tādi dzīves, tādi rock'n'roll. Rīktīgs rock'n'roll lifestyles bija. Ko tur slēp, tam jau ir noilgums un nekas jau tāds droši vien jauns, ko visi citi ir savā laikā darījuši. Bet tas bija tāds laiks, jā, kad pašiem kā braucējiem attīstīties, jau konkurence ārkārtīgi. Bija interesanti, bijām diezgan tāda sajūta bija, ka neapturami, un tā jau principā arī bija. Tā minirālijā tās mašīnas mums bija dusmīgas, atlika ielikt tikai drošības karkas, un viņi ir A-grupas rallija mašīna, tā arī bija, tur noteikumi nebija. Atceros vienu Latvijas ralliju, kad notika gan minirallijas vai sprints, tad ar tām saucamām ielas mašīnām, tāda kā mums tā minirallija mašīna. Jā. Un arī lielais rallijs, kur brauc tās... rallijs sprints bija, jā. Tad bija kaut kāds lielāks. Brauca katrā ziņā R5 SRT mašīnas un brauca visādas stiprās evuši, viss Latvijas rallija ātrākās mašīnas. Tur tas starts visiem bija vienāds, gar tribīniem bija jāieskrienās, un tad tur ap muci ārā ap kā riņķī. Un tad tas skats, kad tu skaties sākumā to lielo ralliju, tā R5 mašīna, skaļa nāk, viņi tur ieskrienās kaut ko. Un tad sākās mini-rallijas. Un tad nāk tās 400-450 zirgspēku evolūcijas, kur ieskrienās to uz aci, viņi ieskrienās stīpri ātrāk nekā visi tie R5. Un tas tādās tur, kur salika viņas uz vienas trases, viņas bija ļoti, ļoti konkurētspējīgas mašīnas. Un arī piloti mēs kā tādi, protams. Tad minirallija B grupa jums bija to laiku. Pilnīgi noteikti. Mums pat čats bija tā laikā tāds. Pilnīgi, tas tur varēja izpausties maksimāli. Jā, es atceros tos laikus, es sakoju toreiz līdz ar rezultātiem un kaut ko pat nokomentēju. Un bija forši, bija interesanti. Tālāk tad, pēc tā chronoloģiski uztapa sarkanā mašīna, kas nozīmē, ka tā bija vēl viena, vai ne? Pirmā sarkanā mašīna. Nē, tas sarkanā mašīna stāsts tāds, kad es tā bišķiņ vēl apakaļ vēsturi. Jā. Es 9 gados pirmo reizi ieraudzīju sarkanu Evo 6. Un es tētim saku, tad es teicu, kā 9-gadīgs puikas, tētim teicu, tēti, man mīļākā mašīna, man kādu dienu tāda būs. Katrs bērns tur katru dienu pasaka, tas pēdējais mīļāk. Jā. Laikam ejot, man tāds sarkans Evo 6 kā sāpnis, un jau kaut kādos tur 11 gados joprojām saprotu, kad ļoti simpātiski tā mašīna manai gaumē, viņa ir smuka un tā tālāk, un Tomijs Makinens brauc un tā. Un laikam ejot, jau tur 20-25 gados, es tā arī sev to mērķi kaut kā iekodēju, kad es tādu gribu, man kaut kā tāda būs. Nevis, ka tur uz viņu gāju tā baigi agresīvas tādu mērķi, bet zemapziņā viņš bija. Un tad, tad pienāca tas brīdis, kad tā minirallija ēra mums tā kā gāja uz beigām. Es ieliku tirgoties to savu to pelēko minirallija mašīnu, un tad Džeki no Spānijas atbrauca pakaļ. 3600 km attālumā atbrauc ar diezgan vecu Bembi, 3. sērijas aizmugurē traileris. Bembim
pulkstenī 600,000. Tēvs dēls atbrauc pakaļ, un mēs prasām, kādas jums mašīnas mājās. Viņam tur ir Lancia Delta Integrāla un Ford Sierra Escort CRS. Tādas nopietnas dārgas mašīnas, bet viņi tādas samērā veci BMW atpūš pāri visai Eiropai pakaļ. Tika arī apakaļ? Jā, tika. Viss labi. Tur īstenībā mēs chronoloģiski ejam, mēs par to mašīnu atgādināt izstāstīt beigās. Tad viņi aizceļos uz Spāniju. Es dabūju to naudu, ko es viņu pārdevu. Un tajā laikā Rally Workshopā Miks Ernstons, viņam piederēja tas Evo 6, tas oranžais. Tas Evo ir tāds, uz kura pamata uzauga vispār Rally Workshop man kā tāda. Tā bija pirmā mašīna, ko Miks iedeva savam čomam Edgaram. Rekur būvē, zinot vēsturi, viņš viņam iedeva instrumentus, lai viņš var uztaisīt savu uzņēmumu Rally Workshop. Ja es biju šī maldos, bet principā tā. Un tad viņi to mašīnu uzbūvēja tādu kā latviešu, teiksim tā, Evo visaugstākā izpildījumā. Tur bija daudz foršas lietas izdomāts, atvieglināts sēdpozīcijas, tā tālāk tā joprojām. Un es jau sen ilgi Mikam tur gadus 4 teicu, ka tu man pārdos viņu, kaut arī es nezinu, ka tāda iespēja. Miks tur, neko, nekad tā mašīna manējā un ko. Vienā dienā Miks man zvana un saka, ja kādam, tad tev. Viņš vienā dienā salūztais. Jā, bet es viņu tā kā neprasēju, tas bija tā, mēs ik pa pusgadam satikāmies. Viņš saka, es esmu gatavs tev, ja kādam, tad tev tikai tāpēc, ka tu esi pat mūsu komandā un patīk tavs braukšanas stils un tur apmēram dosi man izbraukt reizi gadā un kā es saku, jā, man dream come true. Jā, tad nopirku no Mika to mašīnu. Uztaisīju viņu sarkanu, uztaisīju viņu Marlboro uzlīmēm, tādu kā gribēju. Tā kā mans 9-gadīgais puika toreiz gribēja, un tad aizbraucām uz to Igauniju 23. gadā, Jā, nepārāk veiksmīgs pasākums, protams. Jūs aizbraucāt, bet, atbraucāt palēm bez mašīnas, vai ne? Tā sanāca. Aizbraucām 3. ātrumposmā, notrūka kardāns, trāpīja pa bāku, degviela izsita ārā. Turbo mašīnas šauja liesmas un bremzes karsts, jo ātrumposms bija kaut kāds 11 kilometrs. Mēs braucām aiz visām VRC mašīnām toreiz. Tas bija VRC rallijas. Pēc 2 nedēļām bija cēsis. Mēs domājam, kur vislabākie testi, ja ne kaujā, uzreiz ejam olinā. Un tad mēs braucām kā pēdējie, un tad tur tik bija sprādziens mašīnā minūte, un es jau pēc minūtes jau gāju prom un sapratu, ka vairs nav tur varianti, jau gāju stūri skatīties, jo emocijas viņiem virsroku. Kas galvā griežās? Tai brīdī es Ralfam saku, es nezinu, kāpēc, jo tad es viņam saku, tu nofilmē, jo šā vairs nebūs. Šis moments nebūs. Mēs esam vienīgi tagad tajā mežā. Viņš tur uztais kāds bildes, kaut ko nofilmē. Es aizēju tur, lai es neredzu, man asaras acīs. Es tur tiešām kā mazs bērns tajā brīdī raudu, jo man tur mijās iekšā tās emocijas ar to 9-gadīgo puiku. Es it kā to sapnes izdzīvojis, un man liekas, ka manī kaut kas mirst iekšā. Kaut arī apzinos, ka tā ir tikai mašīna, tas tikai dzelzs. Rauls man cita plēc, viņš saka, vecīt, būs labāk. Tici man, būs labāk. Es saku, nevar būt labāk. To mašīnu būvējuši te Latvijas vienu no gudrākajiem prātiem attiecībā uz Evo 6. Viņi forši sabūvēt, nevar labāku mašīnu uztaisīt. Te brīdī bija tās emocijas. Bet viņi nodeg, atbrauc pažurnieku, mūs izved ārā no tā ātrumposma. Viņi sadzēš to mašīnu. Tas dopsies vēlreiz, tur pēc stundas brauks vēl VRC mašīnas, ko mēs sēdēsim, lai mūs ved ārā. Aizved mūs uz benzīntanku, tur izmet benzīntanku ārā. Es domāju, man tas telefonā aiz maciņu 50 eiro nolikti. Normālā kārtībā, kā normālā. Lielākoties gadījumu polšu galdā no viss, slīcinam asaras. Es tā Ralfam saku, davai pa aliņam. Man nākamajā dienā bija paredzēta, es tad ar motokross moci diezgan aktīvi braucu, nākamajā dienā bija paredzēta gonka. Nevis pat bija paredzēts rallijas, bet pat cik rallijas sanāca atceļās, tad ir iespēja nākamajā dienā braukt gonku. Es Ralfam saku, davai paliņam, un es arī tā braukšu moci, kā pats sev parādīšu, ka tā ir pareizāk un spēcīgāk darīt. Jā, tā arī bija. Bet tā degšana tur bija bez variantiem? Vai? Pilnīgi bez variantiem. Es kaut kādas video redzēju, ka tas tik ātri viss tur. Pirmais, liekot 3. ātrumā, ātrums tad kaut kādiem 100 km/h, liek 3. ātrumā, beigais bāziens mašīnā, novirmo, gaisa sakustās mašīnā, jo nesaprot, kas notiekās. Tu esi piesprādzējies, tu jau redzi šitām bišķiņas saniem. Un tajā brīdī es uzreiz Ralfam pirmais saprotu, kad ir kaut kādi nopietni sūdi. Es uzreiz saku, siksnes vaļā.
Jo mēs braucam 100 km/h, bet tev izdzīvošanas instinkts. Mēs attaisam sīkstus vaļā. Es tur bremzēju, saprotu, ka te viens līkums otrs, čik izripoja malā pļaviņā, tikai sīksnes vaļā, čiks lecam ārā, saku, deg. Tad deg aizmugurē salonā. Ielecam ārā, es paņemam bogatieri, kas blaksam pie kājām. Es aizēju pūšu aizmugurē vienā pusē, no diska nāk ārā liesmas līdz spoilerim. Es uzpūšu, pazūd, akal. Labi, vēlreiz akal, aizskan otrā pusē, tur tas pats. Paliecos tur apakšā, saprotu, ka jau salonā deg nedabiski ātri. Izpūt to bogatieri, es vēl saku, izrauju telefons, tā kā ņemam telefons no mašīnas ārā, kuras te parasti ieliek te krēslā, tikai galva jāiebāž. Viss salons jau bija liesmās. Viss tieši tik ātri arī, cik to mazo bogatieru ātri izpūst, tā ir pusminūte droši vien. Degviela. Es domāju, no vienas puses ir labāk. Ja tu pietiktu ar 3 bogatieriem, tu būtu kaut kur citur apstājies un viss nodzēs, tad tev būtu lielāks škrobs. No vienas puses nebija vispār varianti. Vispār nebija varianti, un viss notika tieši tā, kā tam jānotiek. Tur tāds moments, pēc tam, protams, tā mašīna stāv mājā, mēs tur skatāmies, kas tur ko kā. Pilnīgi viss ir izdedzis, pilnīgi viss tur stūri palikusi tāds stīpiņi. Ne krēsli, vispār neko neredz. Un te kreisajā pusē, es tā tagad varu rādīt, cik nesēju mašīnā, te kreisajā pusē šitien apmēram ir durvīs tāds caurums, kur īkšķi ir esnumā, kaut kas lidojas no iekšķi uz āru. Un tinot to chronoloģiju, ka tur tas kārdāns trūka, noteikti, kad nosita kādu no turpat tās kules atrumkloķi, nosita kādu no uzgriežņiem nost, kurš ir kaut kāds 12 uzgriedzis. Un tas, tā trajektorija, ka viņš tā gar manu celi, tā kā lidojas, tur ir ārā. Mēs tik tāpēc modelējām, kas būtu 12 uzgriezni ielaist celī. Gan jau visticamāk no sāpēm, no šoka, iespējams, ka tu parubies pie 100 km/h ar degošu mašīnu, tad tas scenārijs varētu būt arī. Bet viss notiek tā, kā tam jānotiek, tas ir tikai tāds varbūtības, bet liek aizdomāt. Lai cik jocīgi nebūtu, labi, ka tā jāsaka. Jā. Pēc tam es teiktu, ka pasaule sadavās rokās nedaudz, un kopīgiem spēkiem uztapa nākamais automobīls. Jā, tad šeit droši vien var pieminēt, jau, kā jau īstenībā tas tā dzīvē notiekās, tas ne tikai pa sportu vai pa kaut kādu palīdzību vai kā. Pirmais man zvana Latvijas autosporta mēdī, gan GoForce 5, gan 4 rati. Abi tā kā saka, taisam atbalsta ziedojumu kaut kādu kastīti. Es saku, nē, man tur nav nodegusi māja vai kas veselība, šis ir mans hobijs, es tur tērēju savu to brīvo naudu, tas nav nekas tāds noticis. Viņi man uzstāja, ka tie cilvēki apkārt ir daudz un saka, ka arī palīdzēt, ka jādara. Es saku, daram tā, jūs darat, es jums dodu atļauju, bet pirmie skaļie vārdi ir, jūs sakat, ka tā ir jūsu iniciatīva un jūs ar savu prātu gribat palīdzēt džekiem būt ātrāk apakaļ rallijā. Ok, tas viss notiek 2-3 dienas, es tajā laikā saņemu ārkārtīgi daudz ziņas, tur komentārus Facebookā, kur tur, kad tik iedod kontus, ko skaitīt, tik būs, tik daudz būs. Es vienmēr esmu pateicīgs par katru kustību, ko kāds cilvēks pat ar labu vārdu ir iedevis, bet tas hypes, kurš tev ir tajā sākumā, kur kaut vai tas katrs, kurš uzrakstīja to ziņu, kas saka, ielikt pa 1 eiro, tad tas būtu rezultējies 3 reizes lielākā ciparā, ja mēs runājam par cipariem, jūs sakat sadavātais rokā, nekā tas notika faktiski. Jā, tas mūsdienās ir tā, kad tā bļaušana ir. Lielāka runāšana kā darbs. Jā, bet es vēlreiz saku pateicībā visiem, kas deva savu artavu, iedeva to savu labo sajūtu, bet tur bija tā, ka vairāk čomi, kas tie tuvākie čomi, viens otrs tur pa tādai kaut kādai sumiņai salika, un tad pēc 6 dienām mēs jau bijām Jēkabpilī pie Mārtiņa Sviļa, arī tur pilnīgi random izdomāja, ka viņš varētu pārdot mašīnu. Zvanu Ivaram Velmem, runājos, kā iet, ko dar, tur kaut ko. Viņš saka, vai meklē buņģu būvēt, tad kaut kas būs. Es tur, nē. Viņš viņam tajā brīdī blakus Ulds Fjodorovs, kurš argončiks, viņš saka, es uzzinīšu Svilim, jo viņš strādāja ar Mārtiņu Svili. Tad es runāju ar Ivaru, Ivars ir blakus Uldim, Uldis zvana viņam, tad mēs tādā 4 sazvanā, un es tikai dzirdu, ko viņi prasa Mārtiņam. Mārtiņš saka, labi, Lumam varētu pārdot, vai brauc skatīties. Aizbraucam apstīties, un jā, vēl pēc 3 dienām jau braucām pakaļ. Un principā pēc 28 dienām, kad nodega
tā mašīna pēc 28 dienām, tā Mārtiņa mašīna bija jau sarkana. Tad gan pagāja pusgads, kamēr mēs viņu būvējām, likām, jo tur tam vajadzēja daudz naudu, tā tālāk laiku un enerģiju un vispār saņemties, bet tas process tāds notikās un bija forši. Bet tajā reizē jāpiemina arī par to emociju, ko iedod tie cilvēki, kas atnāk un te vadot savus brīvos līdzekļus kaut kādam tavam sapnim, tavam hobijam, kas ir, kā es saku, tev nav nodegus māja, tev nav veselībai problēmas, viss ir absolūti fine. Darbā atnāca viens večuks, kuras tā arī vairāk neesmu nekad saticis, pat īstenībā tad nestiku, pie maniem kolēģiem aiziet un uzprast, kur Kalvis. Viņi saka, Kalvis Rīgā. Tas večuks saka, viņš tiešām kungs gados, sirmgalvu. Viņš saka, es redzēju, Kalvim nodeg mašīnu, zinu, ka viņš būvēs atpakaļ, es atnesu tā kā savu palīdzību, tā kā rekuru aploksnīt, atdodat Kalvim. Es aizbraucu sakarā mājās, nākamajā man kolēģi iedod to aploksnīti, un tajā aploksnītē iekšā ir 10 eiro. Tad cik nozīmīgi tam cilvēkam ir bijuši tie 10 eiro, kad viņš ar viņiem ir gatavs dalīties ar mani, manā sapņu vai kādu hobiju īstenošanā, cik milzīga enerģija tas man iedeva to sajūtu, kad tas cilvēks radījusi sev pēdējo. Tātad, ja viņam 10 eiro priekš autosporta, tas ir, būsim godīgi, tas ir, nekas, tas ir kaut kas, bet mēs saprotam, ko tas žests. Tas žests, tas man tik ļoti sasildīja to manu sajūtu, ka tas jau tā bieži vien ir, tie 10 eiro ir siltāki un vērtīgāki nekā varbūt tie 1000 eiro. Tas tād aizgāju sentimentā, bet tā ir tā sajūta, kas man palika toreiz no tā gadījumā, kurš iedeva draivu baigākos priekšu darboties. Un diezgan ātri operatīvi arī, principā, jums sanāca to mašīnu salikt. 24. gadā tu nobrauc pilnu rallija sezonu. Es saskaitīju 13 rallijus, kas ir baigi daudz. Bija piedestāls, uzvaras klasē. Intensīvs gads, kā atceries? Intensīvs gads, dabūjām. Es dabūju to draivu no tās, tā skaitā no tos 10 eiro aploksnītes. Es sajūtos parādā kādam. Tādā pozitīvā ziņā, ka cilvēks ir manī ieguldījies. Un mēs braucām pilnu sezonu. Pieslēdzās jauns stūrmanis, jauni cilvēki, jaunas iespējas. Atbalstīja viens to otru, šito, trešais to, mehāniķi to. Tas viss tāds kā tāds zobratiņš griezās. Un, bija 13 rallija, no kuriem 4 vai 5 izstājāmies. Un izstājāmies tikai tehnisku iemeslu dēļ. Kas tur Evo 6 ir pārsvājās vietas, kuras mēs jau tā kā nākamajā gadā novērsām, uztaisījām modernāks. Tā bija ļoti spēcīga sezona, pieredzes bagāta. Tas pats spilgtākais brīdis tajā sezonā ir oktobrī noslēdzošais rallijs Sāremā, kurš ir zināms kā viens no sarežģītākajiem Baltijā. Jo šauri ceļi, slideni ceļi, akmeņi, tur šaurāks, platāks, lietus līs, saulespīd, ļoti prasīgs, mainīgs. Un tā skaitā ātrs. Mēs cīnījāmies ar Urmo Āvu tajā rallijā. Urmo Āva brauc ar Subaru, un viņš pirmajā ātrumposmā pārsit riteni un pazaudēja 36 sekundes mums. Es tā domāju, zinot to, ka, pieņemsim, tur man brālis Emīls, viņš bija cīnījies, kad Urmo parasti aizbrauc ar to Subaru kādu minūti bračkam priekšā. Es vienmēr uz kādu stipru gabalu aiz Emīlu, tad 2 dopu Urmo būs garām. Līdz rallija beigām mēs saglabājām 10 sekundžu pārsvaru 2 dienu garumā, un es pēc tam, mēs tur cīnījāmies vairāk, es atdevu Urmo 4 sekundes, laikam dopāju pat 3,6, pārējos dopos tur 0,1 sekunde, tur vienā, es pēc finiša seju pie Urmo, principā viņš nāk pie manis, viņš ir bijušais VRC pilots, viņš ir tie viņa mājas ceļi, viņa Sāremā, viņa māja rallijas. Viņš nāk un viņš man spiež roku, viņš saka, veči, malači. Es saku, kāpēc, kur tu biji, kas tev paliet? Viņš saka, nē, es varēju vēl tur kaut ko mēģināt, bet tas jau būtu uz robežas. Nē, es nevarēju, jūs vienkārši. Tas tāds mans arī karjeras lielākais sasniegums sportiskajā ziņā. Līdz šim. Līdz šim, 10. vieta absolūti un klasē uzvara ar Urmo Āvu. Protams, pēc tam mums to uzvaru tehniski noņēma, jo tehniskie komisāri pēc finiša pasauc mūsu klases pirmās 4 mašīnas uz pārbaudi, un viņi palūdz noņemt durvju apšilku. Tur jābūt iekšā stienim tādam oriģināliem, kurš ir oriģināli, jebkurai mašīnai durvīs arī viņš ir. Es tā kā pirku to mašīnu no Mārtiņa.
Es redzēju, ka tajās durvīs viņš nav. Es zināju, ka tur jābūt ir. Es uzprasīju dažiem čomiem, tas skaitās Evo 4. Es saku, neizskatās griešanas pēdas, kad izstāsta, ka ordināli tā nav. Viens man tur teica, ka Evo 4 nav jābūt, tur sākot no 5. jābūt. Es domāju, ok, man iztīsies kā 6. pēc papīriem, 4. tad nevajag. Mierīgs ir arī brauc. Protams, bet tas neatņem man to prieku un to sajūtu, kur man atnāca. Tāpat bija ātrāks. Jā. Tas nebija tāds, ka tur restruktors lielāks. Tie stienīši tev nemainīja neko šajā brīdī. Tā bija tiešām crazy sezona. Labi, mēs labi runājam, pēc 4 minūtes jau. Īsāk jārunā, ja? Nē, viss kārtībā. Es īsāk bišķiņu noīsināšu nedaudz, bet katrā ziņā tālāk, 25. gadā, man liekas, kaut kādi jau pirmie tie viral klipi parādījās, no, man liekas, Latvijas rallija sprinta, kur tu tur frēzē. Jā, tad īsto konspektiņu, jā, tad jau 24. gada beigās jau tajos biķerniekos tur Ragans katlu pabrauc tā, kā man patīk, un tas aizgāja jau diezgan viral internetā, cilvēki sāk ieraudzīt to sarkano mašīnu. 25. gads atkal bija pagrūtāks privātajā dzīvē, darbā, biznesā. Nevis privātajā, bet darbā. Jā, tu mazāk brauc, jā. Jā, stipri mazāk braucu, bet mēs arī uzlabojām mašīnu, nomainījām priekšā, pielikām no Evo 9 tur starpus diferenciālu puses tās lietas, kas Evo 6 netur pie tik intensīvas braukšanas. Jā, un tad jau gada beigās Ivars Vēlme saka, braucam uz Poliju, tad augustā tas pats, kas ir šonadēļ, kur mums jābrauc. Jā. Viņš saka, atbrauc tur, tas tev iedos daudz vairāk emocijas nekā kaut kāds vietējais rallijs, tu tur dabūs, tev būs fani, tev tur pabraukšu šķērsām bez stresa. Aizbraucām, panesās. No tā brīža, jā, man liekas, kad aizgāja. Tad es sev sapratu, ka rallijs var būt ne tikai par sekundēm un simtaļām, bet arī tiešām par emocijām, par tādu tas rallija spirits tur tāds baigākais. Bet tev tie viral video arī kaut ko tā maina, piemēram, labi, tev atpazīstamība ir, līdz ar to tev arī vairāk kaut kur aicina no tā? Jā, noteikti. Es šogad aizbraucām sezonas sākumā uz Hoznajo, uz Spāniju, kur ar mūs aicināja. Viņi mums tur palīdz nedaudz budžetā nokļūt tik tālu, jo tas maksā ārkārtīgi dārgi. Pēc tā mani bijuši. Mēs bijām arī Portugālē uz VRC rallija, kur bija jāuztais šovs un jāuzbrauc tas vēsturisko auto sacensības. Pēc tam mūs uzaicināja turpatās Spānijā uz viena miljonāra džeka dzimšanas dienu. Arī viņi mums iedod kaut kādu budžetiņu, mēs aizbraucam, mēs paņemamies, padaramies. Tā kā jā, šis viss cilvēki mūs redz. Tagad šodien braucam atkal uz Poliju. Tur jau es braucu ar tādām emocijām, kad tur es sajūtu to garšu, kāds ir šovs, un tur es jau braucu tā apmēram pateicībā, kad tur es to sagaršoju. Jā, un pēc tam jau gada beigās ir augustā, oktobrī, jūkimēr. Oktobrī ir uz Madeiras salu arī uz tādu leģendu ralliju, kur ir šoviņš, kur pagājušajā bija Jānis sala. Jābrauc paslidināties. Un ar to es patreiz tik ielikšu tādu komatu, jo kamēr nezinu, tikmēr neko neteikšu, bet iespējams ar to vēl nebeigsies mūsu aktīvais gads. Šovi Eiropā vēl arī novembrī notiek. Tā kā ir šāds tāds pārunas par 2 lokācijām. Abas ir vienā datumā centīs. Cerams, ka vienu no tām dabūsim cauri. Tu tikko pieminēji tas sportiskais pat šovu. Tev nesēž iekšā vēl tas sekundžu tās meklēšanas, pieņemsim, es pastījos. Par show biznesu. Jo šogad Sarmā tu biji pirmais klasē, pieņemsim, tu uzbrauc un tev nav, es nezinu, mērķis izcīnīt Latvijas rallija čempionu titulu vai kaut kas tam līdzīgs, vai tas šov, es ticu, ka braukt ātrumā šķērē ir, arī fantastisks kaifs, tā kā. Nezinu, varbūt nepopulārs viedoklis būs vai kā, bet pieņemsim, ja tu piemini Latvijas rallijā izcīnīt čempionu savā klasē, tad, kad bija tie laiki, kad cīnījās Abinē Ikšāni, Vorobjevs, Eglē, tā tālāk, tā joprojām Matīs Mežaks. Tie džeka cīnījās, ka bija 10 mašīnas, brauca 20 vai 30 mašīnas tajā klasē, un tu nezināji, kura no 10 mašīnām būs pirmā katrā rallijā. Ja būtu tagad tāds laiks, noteikti. Stipri fokusētos, jā. Saku, nepopulārs varbūt viedoklis, bet šobrīd man tas neliekās, ka tas būtu tas, ar ko tu tagad
uz ko būtu jātiecās. Es saku, tev nav īsti motivācijas tam varbūt. Īsti jā, jo, teiksim, ar to tādu titulu Latvijā šobrīd tajā mūsu klasē, ko tu īsti iesāksi. Protams, tu dabūni savu gandarījumu, tu esi foršs, tur viss, tu esi ātrs. Jā, nenoliedzam, tas tā ir. Bet mums taču jādzīvos priekšu, maizīt jāpērk par kaut ko. Un galu galā tas rallijs jau ir tāds, kur tu tikai investē. Jā, es to pamazām sāku ieslēgt citā perspektīvā. Monetizēt nedaudz. Jā. YouTube vārdiem pieņemsim. Jā. Līdz ar to tad, man uz doto brīdi noteikti tāds nekāds čempionu status Latvijā vai Baltijā, te mūsu klasē noteikti nav prioritāte ne tuvu. Bet no otras puses, man liekas, ka ir forša vilkme pēdējos gados Latvijas rallijām. Tu jūti, kad ir vairāk latviešu dalībnieku un sāk tas viss parādīties. Un iespējams, ka mēs tiksim atkal līdz tam, kad ir zelta laikiem. Jā, bet tas jau tik tāds mans subjektīvais viedoklis, kāds droši vien to dzirdēs un teiks, ko viņš tur varbūt iedomīgs vai kā, bet tas ir no manas prizmas šobrīd skatoties arī no tiem apstākļiem, kādiem es esmu pats šobrīd. Man arī pamainījusies ir ikdienā. Es esmu biznesā pamainījis vairākas lietas, tur izgājis no uzņēmumā, kas 11 gadus ir bijis. Un, man pavisam dzīve ir tagad savādāk, līdz to man tas fokus arī ir ar visu to sportu, ir pavisam savādāks, un tāpēc tāds ir mans subjektīvais viedoklis. Nesaku, ka viņš, teiksim, pareizs. Kā tev iet ar Forever Classic, kustību, merčiņu, vispārējo? Paldies, iet labi. Tas arī tur, kur mēs šobrīd tā kā diezgan lielu fokusu liekam ar sievu to visu kustību veidojam. Sākās tas tā pavisam nejauši. Mēs uztaisījām savai komandai cepures, pirmās 18, jo tas minimālais metiens, ka čomi prasa vēl tās cepures. Es viņas uztaisu vēl viens 18, saprotu, ka es jau iztērēju tur 350 eiro cepurēs. Man pašam nav piķis, ar ko aizbraukt tagad uz nākamo ralliju. Es saku, stop, gribu to cepuri. Vai pēc pa 10 eiro dārgāk, es tos 10 eiro savā iestamšu dampī vai braukšu ralliju. Un tā mēs visu procesu uzsākām. Un tagad, esam, tu uzdev to jautājumu, vai tas palīdz, ka man ir viral klipi un tā tālāk, tā joprojām. Tas noteikti palīdz tiem cilvēkiem jau mūsdienās. Šķiet vispār tās mūsdienas tāds, ka tās emocijas mums apkārt ir tik daudz, ir tik ārkārtīgi intensīvs laikmets, un tāpat laikā mēs kaut kā tās savas emocijas noturlinām, es pats pēc sevis. Un ja tev kaut kas tāds īsts patīk, un tu redzi, kam tu tur tici, vai ir, ka tev kaut kas tāds aizrauj, un tas mums ir izdevies ar to ralliju, ar to, kā mēs uztaram ralliju, taisam šovu, tur vienmēr ir mūzika, ir balīte, ir disenē, viss kaut kas tāds. Un tas cilvēks, grib līdzināties tam mūsu stāstam, tad šī ar to merču ir lieliski iespēja viņam saņemt kaut kādu piederību, būt vienam no mums, jo es to vienmēr esmu pozicionējis un arī pozicionēšu, kad, jo kāds vairāk atbalstīs mani, nopērkot manu džemperi vai krēklu, es braukšu arvien vairāk. Jo, ja man rocība ļaus, tad es labprāt brauku katru nedēļu, sabalansēt to ar ģimeni. Jebkurš, kuram patīk braukt. Jā. Līdz ar to, ja es to braukšanas stilu arī veidoju un rādu tādu, kas ir tīkams manam atbalstītājam vai jebkuram fanam trases malā, tad tas ir tas veids, kā es gribētu teikt, kā mēs kopā varam šo šovu turpināt. Mērķis tev ir ļoti labs. Es arī pa laikam šeit pareklamēju, bet šodien es neuzvilku, lai mēs nebūtu vienādi. Bet te, kuras BMW stāv viņš. Paldies. Tā kā, bet tas, ka cilvēkiem reāli interesē vecās tačkas, kā griežās, tas arī Red Bull šovā Rīgā pierādījās. Tā kā vēlme ar savu kvadro uzgriež, tas ir super. Aizbrauc formula vai mots, bet kā vēlme uzgriež, tā ir bet ko mēs tikko ar savu stūrmanu Ralfu runājam, kad īstenībā Ivariņš un Mārtiņu uztaisīja tādu, varbūt mēs vēl to tā neaptaram, bet diezgan tādu zīmīgu un noteikti vēsturisku darbību, kad vecā B grupa ar saucamo jauno B grupu uztaisīja dragreisu pa krastmalu. Kurš vēl tā ir izdarījis? Kur vēl tas ir? Šobrīd man varbūt liekas, Kurš bija ātrāks? Tur, man liekas, starts, Mārtiņš paņēma agresīvāku startu,
startu Ivaram bija iekšmā, jo tur bija pagriezās līkumus. Es gribētu teikt, ka, ja tur tā kārtīgi tie lietai pieiet kaut kādos 402 metros, kā tā dragreiz, es domāju, būtu baigi līdzīgā, ne? Es teiktu 1-1. Okay. Tur izskatījās. Viņi, man liekas, uz abām pusēm skrēja. Es redzēju tikai uz vienu. Es redzēju, tur, kur Mārtiņš paņēma bišķi ātrāk startu, bet tas Quattro tur patiem bija. Tā kā... Ja tam Audi ir, protams, lēnāk tā transmisija pārslēgšanās, bet vairāk lielāka jauda. Atkal VRC mašīnai tas viss ir, tur viņš tā kā automāts vai elektrovāņas aiziet, tad Tas īstenībā labs punkts. Jā. Es vispār skatoties to video, es neiedomāju šo lietu, kad abas nosacīt B grupas. Jo tagad jau mums tas liekas pieejams. Ivars ir mūsu čoms, tepat Mārupē. Mēs pēc pusstundas varam aizbraukt pie viņa, te Auģi, ka iesaisties, noteikti pagāzēt uz šo burkānu, vispār nekāda problēma. Mārtiņš arī ir mūsējais, brauc to VRC mašīnu. Tagad pasties veselu mēnesi, gan arī tā mašīna bija, jebkurš viņai varēja pieskarties, kā minimums pieskarties, redzēt viņu entās reizes darbībā, mums liekas pašsaprotami. Bet tūliņ tās VRC mašīnas, viņas visas šitās saliks muzejā, visa tā vecā B grupa. Kāds šitām jau pat īsti vairs uztaisīt repliku mājās, tā kā Ivariņš uztaisīs B grupai, es domāju, ka nevarēs. Tur, es domāju, ka tiešām nevarēs nekādi. Līdz ar to tas moments ir tāds, mēs viņu iespējams visi apzināsimies nedaudz ālāk, ka tāds dragais. Bet tā bieži vien ar momentiem ir. Jā. Tā kā, jā. Burvīgi, mēs parunājam par šoviem, mēs parunāsim vēl nedaudz par ralliju un šoviem pašā noslēgumā, kur mums pasākuma ceļvedis. Mums vajag izskriet cauri vēl tirgus izaicinājums, kur mums skatītāji komentāros vienmēr atsūta kaut kādas mašīnas, ko viņi meklē, un tad mēs labākos izvēlamies. Vai tāds, kas mums pašiem interesē, vai ne to? Jā, gan. Katrā ziņā mēs bieži vien operējam ar 10, 15, 20 budžetiem, bet man ik laikam patīk iesviest arī nedaudz lielāku naudiņu, lai tev tur var pasapņot plašāk. Tu man arī atsūtīji šo uzdevumu, vai ne? Un es braucu šeit, un es tā domāju. Es drīkstu, ja? Droši, jā. Tā tad ir jāpakomentē, kad ir kāds auto no vecāks par 20. gadu. Prieka auto līdz 40,000 uzticams, jā, vēlams bez kosmiskām uzturēšanas izmaksām. Svarīgs faktors smaids sejā, lai var ik pa laikam iebraukt trasē, bet arī pietiekami ērtlietot ikdienā. Tad protams, es no savas rallista perspektīvas, no tā skatu punkta, to redzu, ka tas ir Yaris GR. Tas bija pirmais. Es par to daily drive vienīgi domāju bišķiņ, bet es domāju, ja gribās pilnpiedziņu, un kuru tur iebraukt trasē, no kuras tam mūsdienās pilnpiedziņas tāds ir, tev ir, kas ir STI Subārs vai Evo 10, kas ir jaunākās paudzes no tiem veciem dinozauriem. Un viņas ir vecas, viņas neierakstās šeit. Pareizi, viņas neierakstās gados. Līdz ar to tādā pilnpiedziņas sektorā, tādos ciparos es pat vai pat kaut ko var atrast. Es nezinu, kādu RS3 Audi pieņemsim, cik ar viņu var pat trasi tā, pabraukt šķērsā. Viņš ļauj, neļauj? Es domāju, ka pat tādu sniegu, ledu, tas gairs ir daudz pārāks. Tas ir vairāk skaidrs. Un man es tev piekrītu, man izlec arī pretī tie Yaris un es iedomājos, ka varētu būt droši vien ok, bet tas daily driving, bet ir cilvēki, viņiem brauc ikdienā, un tā ir normāla mašīna. Tas atkarīgs no cilvēka. Tas atkarīgs no cilvēka, jā, noteikti. Bet kas kuram patīk? Bet izvēle un versija labi. Es saku, man viņa arī nāca prātā, un Toms arī tā bija pirmā mašīna, kas ienāk prātā. Es nezinu, cik maksā, pieņemsim, Bembīši vai kādu M-ku. Var nopirkt tādā ciparā, vai diez vai, ka tur tiek? M2 var nopirkt. Okay, tas ir ļoti jauks auto. Ar tiem gadiem tur, tur var ietrāpīt nedaudz vecāk. 18. gada varētu dabūt, Tā būtu man izvēle numur 1, bet es jau būtu garlaicīgs. Tev ir tāda izvēle. Ja katru podcastu to iesaku, tā kā izlaidīsim šo. Labi, mums rekur bija versija. Pie tā mēs arī ar to varētu palikt. Mēs varētu teorētiski palikt. Mēs arī kaut kādu mājas. Mēs centušies, tātad. Polo. Nē, jā, par šo es arī domāju tieši šodien braucot šeit. GR86 Toyota. Un atceramies, ka GT86 bija ar 200 zirgiem, visi tur smīkņāja, ka pa mazu un neiet. Šim ir 200, principā vienmēr saka 240, lielāk grieza, viņš patīkam braucās. Matīsam bija vienbrīd tāds, un man bija tā laime, viņš man iedeva uz vienu dienu ar viņu pabraukāt, es tad aizbraucu uz visiem pareizajiem ceļiem. Fenomenāls auto, tik tāds alive, angliski sakot, dzīves un atsaucīgs, un skaidrs, ka viņš nav varbūt arī, tur mega raķeti, bet, priekš ielas tev nevajag obligāti tur 300, 400, 500 zirgus, un jāatzīmē, ka viņš ir viegls, viņš sver 1250
50 vai kaut ko tam līdzīgu. Drivers kārš. Tas ir drivers Tā kārš. kā mēs par to Alpīnu runājam. Jā, šī ir pūrmans Alpīns, principā. Nu, tā kā, man viņš vizuāli arī patīk. Salons ir, es teiktu, jau mūsdienās forši vienkārši salīdzinoši ar... Jā, Mazu ekrānu, kaut ko var pagrozīt. īsts pogas. Jā, un Reiku 37, 750, tā viņš arī maksāja, principā, pat nedaudz mazāk. Man liekas, ka viņš bija jauns, bet viņi bija tik ierobežotā daudzumā Eiropā, ka līdz Latvijai vispār pat jauni nenonāca. Un Vācijā viņš ļoti ātri izpirka, kas bija kodā tajā newsletter listē pierakstījies, lai man nāk jaunumi, jo es apsvēru vienu brīdi domu par to mašīnu. Un tad, Cik newsletteriem tu esi vispār savā dzīvē pierakstījies? Maz, ļoti maz. Šis bija tiešām viens no retajiem. Un man atnāca ziņa, kad mēs tā kā drīz sāksim tirgot, un principā nākamā ziņa mēs esam beiguši tirgot. Manuālā kārbarīra. Jā. Nu, principā šis ir tā kā gāja Jāris tikai atmosfērā un aizmugurē piedziņa. Lielos vilcienos viņi jau. Tas ir jautājums, kuram bišķi vairāk patīk rallijs vai drifts. Tad, vai Impreza RS vai 200 Nissans. Jā. Principā tas pats. Ja nepatīk Toyotas, es iedevu versiju, šī nav man otrā versija, bet var nopirkt arī alternatīvu. Nē, Subaru BRZ, kas tas pats auto, tikai ar Subaru zīmi. Ja gribās aizmugurējās piedziņas Subaru, šitam vēl kaut kādas tur STI vizuālā paka pa 5000 uzlikt. Un, katrā ziņā šos arī maz var redzēt. Jā. Šie bija Latvijā pieejami, bet tāpat maz. Tā kā jā. Man ir vēl viena versija. Tev ir 3 versijas. Šī ir viena tāpat. Nē, GR 86 un BRZ ir viens un tas pats autos. Gribēju parādīt, ja nepatīk Toyotas un gribu Subaru nopirkt. Un te jau es aizmirsu. Ford Mustang. Pirmais, uz ko es skatos, dzinēja tilpums. 5-0. Jā, 5-0. Es jau sabijos, ka tu atkal to 2-4 būs izcēlis. 2-3 eko būs. Tāds arī ir Mustangam, jā? Diemžēl, jā. Tātad, kāpēc Mustangs? Pirmkārt, man nelikās, ka jauno var dabūt līdz 40. Bija ļoti daudz 2-3 eko būs līdz 40 tūkstošiem. Tu nebrīnies par to? Tāpēc, ka visus reizes pārdod, jo viņi saprot, ko viņi ir izdarījuši. Bet man nereāli patīk, kā izstās jaunais Mustangs. Viņš izstās tik dusmīgs, agresīvs. Bet te kaut kādu pakeru uzliktu, vai viņš nē, apakšā tas splitters vai tas viņam tajā 5.0 GT nāk viņam, man liekas. Vai viņam varbūt kaut kāda performance paka vai kaut kas. Man ļoti patīk tās spuriņas gan sānos, gan aizmugurē, tā kā Žigulim nāca. Jā, pagrieziet kā multiņas no Need for Speed. Jā. Vecais nāk atpakaļ. Šis, protams, ir amerikānis, jo Eiropietis maksā, man liekas, kaut kādu 50 vai 55. Viņi arī maz tie Eiropieši vispār. Bet katrā ziņā, gan jau, kad rads palūgt bildes, lai atsūta, kāds viņš bija. Cik tas šitām zirgu spēki ir? Tā, šitam mums bija 487. Okay, tad viņš cita spēle. Jā, 5-litrīga atmosfēra, 5000, principā jauna mašīna, pa lielam jauna mašīna. Gluži kā ar GR arī tur bija jauns gads un maz nobraukumu. Un, te ir tāds, vai tu gribi, un pie tam šis arī vadoties, protams, ne tā kā GR 86, bet viņš vadoties daudz. Viņš vadās daudz labāk. Mēs visi zinām Mustang video. Kas notiek, ka Mustangs pātrinās. Mēs pat Red Bull šovā redzējām, kas notiek, ka Mustangs. Jā, vai ne? Tas bija tieši izbraucot ārā, vai ne? Pirmais moments, kad viņš parādās, viņš ir jau barjerā. Man sākumā likās, ka tas ir speciāli, kad piedurās pa Mustangiem vienkārši tas čalis. Es tā arī nesapratu, kā viņam tas man liekas, ka bremzes bija augsts, man tā šķiet, ka kaut kas tāds visdrīzākais, bet labi, ka ne cilvēkos. Bet pasties uz to puru, tie ir auga uz ielas, tā kā var sabaidīties, ja kāds aiz muguras šitāds brauc. Es domāju, ka viņš arī rūtas labi šis dzinējs. Jā, skaņa noteikti tur vinē. Skaņā viņš vinē. Par to, kā izstās gaumas lieta. Bet tas nav sodīgākais variants. Okay. Tas ir kompliments. Jā. Mūsdienās jaunas mašīnas ieraudzīt tādas, kuras ir ok, ir diezgan pagrūti. Jo, kad iznāca šī, viņi pirms kaut kādiem 2 vai 3 gadiem prezentēja, man liekas, pirms 3 iespējams Amerikā jau, un es ieraudzīju vizuāli, un es tā kā, reti, kad iemīlos mašīnas izskatā, bet šī bija tā retā reize, kad man likās, ka... Mustangs ir Mustangs, Artur. Tev vispār patīk amerikāņi, ja? Man ir sākuši patīt, tas uz vecumu nāk. Vecums nāk. Jā, tas nāk uz vecumu. Tā kā, man šobrīd ir V8 zinājis pagaidām gan BMW, bet, līdz amerikānim gan jau kaut kad... Līdz Mersim un līdz amerikāniem tu nonāci vecumu. Mēs nonāksim kaut kad noteikti. Tom, tava izvēle, man liekas, tāda bišķi pragmatiska bija. Tu esi redzējis šo mašīnu vispār uz ielas. Tas Hyundai, tev nav GTI Golfs. i30N, jā. Jā, tā mašīna iznāca, man liekas, kaut 18. gadā. Mums bija forši testi Kanārijas salās, Gran Kanārijā.
kur mēs varējām pa slēgtu ceļu. Tas bija privātais ceļš, bet ļoti garš tāds serpentīns, vienkārši šokējoša vieta. Un tam mēs varējām kārtīgi ar viņu izgāzt. Tas, kā tas auto skan ar 4-cilindru dzinēju, es biju pārsteigts. Tev nevajag vispār nekādas modifikācijas. Viņam toreiz vēl bija pat 7 gadu garantija Baltijā. Pasties uz šitiem sēdekļiem. Nu. Klausies, viņam vēl ir garantija, tas nozīmē. Citur bija 5 gadi, bet jebkurā gadījumā... Kāda viņa piedziņa? Priekš. Varēja dabūt ar manuālo kārbu. Un varēja arī ar automātu faceliftā. Šis ir facelifts N performance. Negluži automāts, saka, lūdzu pareizi, 2 sajūgs. Labi, tev nav jāpārslēdz ātrumu pašam. Jā, ja tu pateiksi, ka automāts cilvēki domās, ka tur kaut kas, atvainojas, ir ielikts. 2 sajūgi ir labākā kārba pasaulē. Es atvainojos ar to. Tu man izsit no ļoti smuks salons. Bet es nekad neesmu fans bijis viņa multimēdijā, viņa tur tāda veclaicīga un tā, bet tas, kā tas auto brauc un skan par to naudu, un tas tev nav golfs, kas, man liekas, ir tāda diezgan jau ierasta lieta, kas visiem ir bijis, bet... Ko nozīmē visiem? Man ir bijis, tev nav bijis golfs. Es arī negribu, bet daudziem ir bijis. Cik daudziem ir bijis Hyundai i30? Vai ne? Viņš izceļās uz kopējās plūsmas noteikti. Un tev vajag, jāatzīst, ka te bildēs viņš neizskatās tik seksīgs, cik īstenībā dzīvē viņš ir. Es esmu pāris redzējis dzīvē, tāpat uz ralliem kāds tādu atbrauc. Viņš ir viņš ir super, un mēs arī, tā kā Latvijā tā mašīna ieradās, mēs Trīniekos ar viņu izbraucām. Nu, es tā samīlējos, ka man vajadzēja viņu nopirkt, nenopirku. Tas laiks nu izzudis, bet šausmīgi patīk šī no hot hatchiem. Tā ir tāda interesantāka izvēle, es teikšu tā. Es tam varētu piekrist, jā. Es esmu ar viņu arī izbraucis diezgan mazāk nekā droši vien es gribētu, bet jā, es domāju, ka laba izvēle no hot hatchiem. Un viņi tomēr N grupu radīja, varētu teikt, vai N modeļus radīja bijušais BMW M1 no tas arī ir liels rādītājs. Tas ir iedevis. Un turklāt mums bija uzdots, ka tai mašīnai jābūt izturīgai, un Hyundais pats par sevi pārsvarā ir izturīgs, un viņa pat interesanta garantija bija, ka viņa arī strādā, ja tu brauc kaut kādus, tādus... nevis amatieru gonkas, bet tādus treniņus. Trackdays, jā. Tad arī tev strādā. Kas ir, es nezinu, kur vēl tā ir, bet... Porsche. Okay. Bet es kaut kas cits. Liecina par kvalitāti, ka uzticās viņi noteikti paši sev. Jā. Un es arī neesmu vispār dzirdējis slikts atsauksmes par šīm mašīnām. Un... labs divs, 3,5 tūkstoši, 25 noskrējis, 23. gads Hyundai 30N ar 208 zirgiem. Un runājot par hot hatchiem, mums fonā ir, es teiktu, ka šobrīd tas ir visu hot hatchu, priekšpiedziņu hot hatch. Mums tātad fonā parasti mums ir lietotas mašīnas, teiktu, ka šis ir gandrīz jauns automobils. Tas ir Golf 8 GTI Edition 50 ar performance pakotni. Varētu vēl garāk padomāt. Dusmīgākais, ko var dabūt no golfiem, jā? Principā, jā, ir vēl Airgolfs, kas ir pilnpiedziņš. Šis ir priekšpiedziņš, bet šis ir dusmīgākais GTI. Viņam ar šo modeli viņš svin 50 gadu jubileju, tāpēc, ka kurā gadā iznāca pirmais ordinālais, labi, es pat vairs neatceros. Man liekas, 75. 76. Un jā, šobrīd tiek svinēta 50 gadu jubileja. Jaudīgākais GTI vēsturē, protams, 325 zirgi, iet viņš līdz 270 km/h, 0 līdz 105,3 sekundēs. Priekšpiedziņas tie ir ļoti jaudīgi rādītāji. Ko es vēl gribēju minēt? Ātrākais priekšpiedziņas auto Nürburgringā. Tātad viņš ir uzstādījis ātrākās priekšpiedziņas automobīļu rekordu šobrīd. To arī kurš katrs ne? Make sense, jā. Jā, 7 minūtes, 44,523 7 minūtes, 44,523 sekundes. Jāatzīmē, ka visādi ekstremāli automobīļi ir to priekšpiedziņas rekordu ņēmuši, un šis, liekas tāds, civilizēts ikdienas automobīls ar 4 vai pat 5 sēdvietām. Jo bieži vien tie priekšpiedziņa rekordi top, kad aizmugurējā sēdekļa rinda vairs nav tur kaut kāds puskara, kas ir ielikts, un tos, tā ir tāpat ielas mašīna, nopērkam. Bet šim ir visādi, protams, vizuāli pārstur elementi, bišķiņ kaut kur kādu uzlīmīgi. Golfs vienmēr ir bijis tāds kulta auto, viņš vienmēr ir bijis smuks, sākot jau ar pirmo, otro, visi, GTI. Jā, viņš uzreiz ir tur vācieši māk uztaisīt. Nevar aizšaut garām ar viņu. Žānra klasika, teiksim tā. Jā. Man ir bijis 6. un 7. GTI tikai labākās atmiņas kā ikdienas mašīna.
Un kopā viņi saražot 2,5 miljonos gabalu jau šajos 50 gados. Es par to cenu biju nedaudz pārsteigts. Es teiktu, ka 7. Golfs beidzās, tad viņi izlaiž tādu TCR versiju. Kas bija, mēs viņu testējām. Man viņa kāda patika, bet es domāju, 50,000 par golfu, tā kā baigi traki. Bet mūsdienās viss ir iespējams redzēt, šis ir 50, bet jauns bija vēl dārgāk. Jauns, man liekas, ar šito performance paku un Akrapovi, visu tur, man liekas, ka 60 uz augšu. Es iegāju mobilē, šī ir laba cena, reāli 50,000 par šo Edition 50 ir laba cena. Mežaks, kurš ir ar daudz mašīnām Matīs braucis savā dzīvē, viņš teica, viņš izbrauca šito un tāds, wow, kad ļoti labs automobils, vadoties un viss tur esot. Tā kā Nürburgringas rekords jau. Tas ir Mežakam. Tas pats par sevi. tas liecina pats par sevi, tieši tā. Tas neprasa komentārs. Tā kā foršs automobils, ja rocība atļauj, es domāju, ka ikdienai perfekts arī biķerniekos trakdējā, tu būsi priecīgs ar viņu un būs jauki. Noteikti. Noslēgumā mums ir pasākuma ceļvedis, jo mēs jau esam arī pēc 1:20. Šonedēļ tātad Kalvis būs redzams Polijas leģendu rallijā. Mēs skatīsimies, gaidīsim visādus foršus klipus, intervijas, vispārējo. Viral video. Jā, darīsim to, kas mums vislabāk sanāk, baudīsim ralliju. Ideāli. Būs. Ideāli. Tie, kas nebrauc uz Poliju, var aizbraukt uz Pērnavu šonedēļ, Pērnu Samereis, Baltijas šosejas posms, es tur arī būšu. Var apvienot spāru, trasi ar pludmali, ģimeni, vispārējo. Tāpat ir Eiropas rallycross Francijā, ja gribās pa televīziju kaut ko pastīties, Paragvajas VRC, arī pa televīziju var pastīties. Un nākamnedēļ, Autosprints Talsos, Folkreis Bauskā, lielākais drifts Ragans katlā. Tā kā paldies, Kauli, ka atnāc, foršs stāsts, arī 1:20, labi papļāpājām. Paldies, ko uzaicinājāt, pagodinājums. Novēlam daudz viral video, lai Polijā viss izdodas. Un, lai viss forši arī nākotnē. Paldies, Tom! Paldies komandai, paldies skatītājiem, kā ierasts, like, hype, subscribe, atstājam kādu komentāru, ja jums patika, ja jums nepatika, arī droši ierakstiet. Mēs ar jums tiekamies jau pēc nedēļas.